Kāds ir pamatojums diska modeļa stila iedalījumam? Iedalījums šajos 4 uzvedības stilos, dominantajā, ietekmējušajā, stabilajā un centīgajā, ir balstīts uz sekojošu principu. Pirmām kārtām, daļa cilvēku sevi pozicionē kā spēcīgākus par apkārtējo vidi. Viņi ir tie, kuri nosaka to, kā te viss notiks. Viņi ir noteicēji. Otra daļa cilvēka saka, nē, apkārtējā vide jau mūs ietekmē vairāk nekā mēs šo vidi. Līdz ar to veidojas 2 tādi dalījumi – spēcīgāki un vājāki. Pie spēcīgākajiem sev pieskaita D un I, pie vājākajiem S un C. Tad mums paliktu it kā, tātad viena ir DI, otra ir S un C. Tad mēs pārdalīsim pa vertikāli šo pašu, ja? Un sanāks, ka vienā pusē būs D, otrā I, vienā C, otrā S. Kāpēc? Tāpēc, ka viena daļa cilvēku sevi pozicionē šajā vidē kā spēcīgākus, bet vide ir draudzīga. Otra daļa, kas sevi pozicionē kā vājākus, arī var teikt, bet vide apkārt, cilvēku apkārt mums ir draudzīgi. Un līdz ar to veidojas 2 atšķirīgas uzvedības draudzīgajā vidē. Ietekmējošā uzvedība, es esmu spēcīgāks, vide draudzīga, vai stabilā uzvedība, es esmu vājāks, bet vide ir draudzīga. Uzreiz var katrs padomāt, kā tad tas ir, ja es jūtos spēcīgāks, vide draudzīga, vai es jūtos vājāks nekā apkārtējā vide, bet vide draudzīga. Un otra pusīte saka, jūs jau neesat man nekādi draugi. Vide ir naidīga, vismaz nav draudzīga. Bet ja es esmu spēcīgāks un vide nav draudzīga, tas skaidrs, kas ar jums notiks, vai ne? Jā, un tā ir dominantā uzvedība. Jā. Un savukārt C saka, jā, vide ir nedraudzīga. Jā, es esmu vājāks par apkārtējo vidi. Tātad, ja es veikšu rūpīgu vides analīzi, sekošu līdz visiem procesiem, kas notiks, tad es šajā nedraudzīgajā vidē varēšu izdzīvot. Super, paldies!